šodien ir atnācis brīnišķīgs cilvēks, kuru atpazina visa Latvija. Savā laikā Kalnozols bija vispār uz visiem plakātiem. Ziniet, es šodien braucu uz studiju, un es tā padomāju, skatāmies tur Šlesers, Šlesers maksā milzīgu naudu par savu reklāmu. Kādreiz Kalnozols bija uz visiem lielajiem Latvijas objektiem. Labdien, Valdi! Labdien, draugs mīļais! Pastāsti, kā gadījās tā, ka tu savā laikā biji visur, un kā tu vienkārši tu vari izveidot tādu uzņēmumu, kas patiešām bija Latvijas viens no labākajiem celtniecības uzņēmumiem. Šī sakarā es gribētu atcerēties, nesen aizgāju labākos medību laukos tās Ervīns Butkevičs. Neviens viņu tā īsti nezina, bet kaut kādā 2000 gada sākumā tas bija vairākas gadus pēc kārtas krūtākais mārketinga cilvēks visā Latvijā. Jā, faktiski mans uzņēmuma darbinieks. Un kāpēc šis stāsts par to, ka mēs bijām visur? Pirms tam bija mans partneris Nils, par mārketinga direktoru arī bija plakāti. Bet Ervīns Butkevičs ievies, ka tie plakāti ir dzelteni. Un te vienā brīdī mēs tikai apmainījām šos plakātus pret dzelteniem plakātiem un sāk runāt, ka Kalnozols ir visur. Nekas cits netika izdarīts, ka tie plakāti tika nomainīti no tādiem galmīgiem, pēc arhitekta viedokļa skaistiem plakātiņiem, kas bija ļoti galmīgi pret tādiem kliedzošiem Kalnozols. Faktiski relatīvi, kāpēc tā? Iespējams, ka es varēšu sakt par Jūliju Krūmiņu, ka viņš iepriekšējā dzīvē kaut ko ļoti labi izdarījis, ka viņam tagad tā nauda vienkārši birst no gaisa lejā. Iespējams, arī es, ka iepriekšējā mūžā kaut ko labi es izdarījis, un Dievs relatīvi man iedeva tādu interesantu dzīves pieredzi, izveidot daudz uzņēmumus. Lielākoties cilvēki zina Kalnozols celtniecības, Kalnozols ir būvnieks, bet Kalnozols arī klāt pie tāda uzņēmuma kā Ramirenti izveidošana. Piedrujas ielā atrodas uzņēmums OK būvmateriāli, kas piegādā visādas būvmateriālus. Ir tāds uzņēmums būvinženieru konstruktoru birojas, kas projektē, faktiski, kas ir projektējis mūsu to gaismas pilnu, principā pusi Rīgi noprojektējis. Ļoti daudz uzņēmums, arī Jumūdas pusē mēs esam izveidojuši atpūtas bāzi, kas vēl aizvien dzīvo un darbojās. Ļoti daudz uzņēmumus, bet vairāk es atceros šo Kalnozolu. Bet Dievs iedeva šo iespēju veidot. Un faktiski, un man arī paldies Jānim Urbanovičam, kas piedāvāja man startēt saskaņas centrā Vidzemē, jo faktiski Vidzeme ir tā vieta, kur tāds Kalnozols radās. Jā, Valdi, un tev ir tiesības runāt par to, ka mūsu valstī, pēc taviem vienkārši, es uzskatu, labiem darbiem ir sākušies kaut kādi nedarbi. Ja? Tu savā laikā, es domāju, tu samaksāji milzīgu naudu valsts budžetā. Milzīga nauda bija nodokļos. Un tu esi tas cilvēks, kas patiešām veidoja mūsu valsti. Deva vienkārši tās asaņas, deva naudu šai valstī. Kāpēc ir noticis tā, ka pēc šīm visām lietām, pēc jums, pēc tiem arī daudziem citiem uzņēmējiem, ir izveidojusies tāda patiešām ekonomiskā bedra uz šodienu? Faktiski, manuprāt, ir tas pēcatmodas laiks bija tāds labs laiks, jo faktiski tajā brīdī sekmēja tādu uzņēmēju darbības attīstību, tautsēmniecības attīstību un daudz, kur deva mums attīstīties faktiski iespēju, lai faktiski es tā dažreiz salīdzinu šī brīdī, kas es uzskatu par stagnāciju ar to lietu, faktiski, ka tu uzsāks, ja es būtu tagad uzsākt tos pašus biznesus, ko 90. gadā, labi, ja man tur viens izdoties. Tanī laikā tu gandrīz no 10 biznesiem, ko tu uzsāki, 8, 9 izdevās, gāja uz priekšu, attīstījās. Un tā bija tāda, tāda tauts, es teiktu, tāda drusku apmānīšana, ka viss ies labi un tā tālāk. Un tā vienā brīdī viss tas un nobruka. Mums šobrīd faktiski tā tautsēmniecība, man liekas, ir relatīvi iznīcināta un nelietīga. Viņa tāda pārvērsta ir nothing personal, just money. Bet tur tā, mēs to uzņēmumu veidojam, lai viņš ir tāds, savā laikā varēja teikt tā, ja tu esi strādājis Kalnozolā, tev pat neko neprasīt, tu ņēmi darbā vienkārši. Tu zini, ka tas ir labākais darbinieks. Mēs rūpējāmies, izglītojām un tā tālāk, bet uz doto brīdi tas viss biznesa vidī pārvērst par tādu, galvenais ir nopelnīt naudu. Jo faktiski neētiskāk rīkojies, jo tev vairāk naudas, tu esi godājamāks. Faktiski tā valsts līdz ar to iet uz tādu krahu. Un tas ir lēnā garā ievazāts
sekmēt, es viņu saucu par to naudas varu, kas ir ienākusi mums, un visus tos 3A, Ainārs, Andrus un Aivars uzskata tikai par tādiem naudas valdes apkalpotājiem, ko naudas var izmanto, bet viņi ir ieviesuši šo, kad galvenais ir naudas daudzums, un ar to faktiski ir radusies mūsu tautsēmniecība, faktiski ir iznīcināta, ja, kas kā tāda, bet mans uzskats to var mainīt, to var izdarīt, ja. Galvenais ir sistēma, kaut kādā laikā, kad nāca pie Kalnozola, veidot tos ISO certifikātus, jo vienbrīd būvniekam, lai viņš varētu startēt kaut kādos konkursos, bija vajadzīgs ISO certifikāts, tad tie, kas ienāca pie mums ieviest to ISO certifikātu, teica, jums taču viss ir kārtībā, jums jau sistēma strādā, jums ir izdarīts viss, lai nekvalitīvs darbs nebūtu, viss tika pārdomāts, sadarbots, mums tikai tur tādas mazas lietas. Ja. To es arī uzskatu, ka arī valstī šo sistēmu var ieviest, jo uz doto brīdi tā sistēma nav tautas labklājībai. Naudas tautas interesē, viņi ir, tas mans uzskats, pēc manas pieredzes kā uzņēmējiem, kā politiķim, tā saucamā naudas varas, Rockefeller, Rothschild, Soros, 13 ģimenes saka, tās ir tā naudas vara, kas pasaulē valda, kas kontrolē tos triljonus, un mēs esam te tādi mazi peškas, un viņi izveidojuši savu sistēmu, lai šo valsti slauktu. Dažreiz tā riebīgi saka, man jau kritizē, kad es saku, mēs esam slaucam auni, auni nav slaucam, bet uz doto brīdi mēs esam slaucam auni. Jo faktiski no mūsu valsts ir gadi miljardi izslauc kā minimums. Ja, tas ir bankas procentos, big farm, ieroču ražošana, tas ir, ko no mums atņem. Tādā pašā laikā Latvijas tauta, 400 000 Latvijas iedzīvotāji dzīvo verga eksistencē. Ja. Tā ir tāda nelietība. Ja. Ka mēs Kalnozola laikā mēs centāmies, kā man dažreiz saka, tagad mans bijušais darbinieks, viņš citā uzņēmumā strādā, Kalnozola laikā valdes pelnīja un visi pelnīja, visiem bija labi, visiem centās pirmā kārtā, lai es dažreiz saku, es atvainojos, ka es tā juceklīgi runāju, kad es neizprotu arotbiedrību, jo faktiski es nežēlīgi atkarīgs no darbiniekiem, ja tu neparūpējies par darbiniekiem, darbinieks slikti strādā, tu mazāk iegūst peļņu, ja. Tu esi ieinteresēts, lai tas darbinieks ir priecīgs, labi motivēts, apmierināts. Un mēs savā laikā ne tikai rūpējamies par algām, bet ja darbiniekam bija kaut kādas ģimenes problēmas. Ja, man partneris bija tāds Gundars, kas tur savā laikā žūpoja. Ja, mēs rūpējamies, lai viņam to ģimeni sakārtot, lai viņš tur nežūpot un viss būtu kārtībā. Ja, un tas pats varbūt jādara valstī faktiski šī brīdī, kad valstī jārūpējas par ikvienu iedzīvotāju, lai viņš ir motivēts, tā kā Mannerheims. Ja. Somiem ir tāds tautas varonis Mannerheims, kas faktiski ir zviedrs. Ja. Somiem tautas varonis ir zviedrs, ja, kas faktiski izveidoja šo valsti, kas palīdzēja šos valsts. Un viņš saka, ka pirmām kārtām ir nevis jāiegulda naudu valsts aizsardzībā, jāterē miljardus valstīm, bet jāpanāk, ka cilvēki ir labklājīgi. Tā kā Somijā tagad cilvēki ir priecīgi, labklājīgi, tad viņi ir motivēti aizsargāt to valsti. Bet uz šobrīd, ja man kāds teiks, ka manam dēlam vai sievas dēlam jāiet aizsargāt šo valsts, es ko jūs vispār, lai kaut kāds šķēli ņemt, izzakt šo valstu, vai kaut kāda naudas var mūs slaukt kauns, man būtu jāaizstāv tās, tas ir neiespējami, es esmu totāli pret šo, ja, kas notiekās. Ja. Valdi, bet šajā jautājumā arī tā, mums arī zeme nepiedara, kā saka, Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas tautai, zeme piedara ārvalstu fondiem, ārvalstu īpašnieki uz šodienu jau pārsvarā. Vairāk nekā 50% Latvijas zemes piedara Zviedriem, Dāņiem, piedara visādiem pensiju fondiem. Un tad sanāk tā, ka tu ļoti pareizi saki, ko tad mēs aizstāvam, ja? Ko tad mēs aizstāvam? Kāpēc mūsu bērņam jāiet aizstāvēt Zviedru, zemi? Kur tur tā problēma patiešām ir? Un mums tas stāsta par drošību. Ja? Ļoti pareizs vārdus saka, kāda drošība var būt, kādu naudu mēs varam likt drošībā, ja visi jautājumi iekšēnē nav sakārtoti. Par kādu drošību mēs runājam? Par ko tu dari? Bet es domāju, ka tas nav tik traki. Ir risinājums, ir pasaules pieredze, kā Arābu Emirāti, kā ne visa Lielbritānija, bet cik es saprotu Anglija, ka faktiski Arābu Emirātos ļoti lieli globālas investīcijas notiekās, bet tur ārzemniekiem nepiedara zemes gabals. Ja? Viņi tiek viss iznomāti uz 99 gadiem. Ja? Tas pats Anglijā, viss piedara Anglijas karalienei,
Un ja tev ir īpašums Anglijā, tad tu faktiski esi iznomājis. Un es domāju, ka mūsu valsts, izējot no tā, kā naudas var ir, es runāšu atkal, sieva man pārmetīs, izvarota, vienkārši pateikt, sorry, mēs izdodam likumu, atgriežamies, ka viss īpašums Latvijas tautas, mēs iznomājam šo īpašumu, bet tev viņš pieder šī brīdī, mēs tev iznomājam viņu. Ja? Un faktiski arī pret tiem mēs esam kredīti jūgā, nežēlīgā iedzīti iekšā. Ja? Bet tāda Krista Milberga, kurā ir ik pa brīdi, ja tu ievadi Krista Milberga un man tā liekas augļošana, uzreiz izmet pāns, ka tevi faktiski var sodīt. Ja tu esi izmantojis situāciju, es tev esmu aizdevis naudu, tev kaut kāda situācija bija un es tev aizdevis naudu un tagad tur kaut kā tev izmanto, vai par to man var krimināli sodīt. Es domāju, ka to pāntu arī jātiecās uz mūsu valsti. Ja? Ka faktiski, ja mums ir, Kariņš ir pateicis, ka mums ir naudas tik vārdi, mums ir drausmīgi naudas un tagad mēs esam parādi jūgā, mēs esam izmantot. Sorry, draugi, tā ir cūcība. Mēs atdosim tas, kas ir bankas procenti, piedodiet, tas nav. Tā ir jūsu problēma. Ja? Un faktiski, par ko es uzskatu, kāpēc es neesmu atkal tur Saeimas deputāts no Zaļā zemnieku savienības, esmu Tribīns ir kādreiz pateicis, ka faktiski tā ir Bībelē, Korānā un Talmudā ir ierakstīts iekšā, ka tas ir lielākais grēks, ka brālis brālim aizdod naudu, ka faktiski tā banku sistēma, tā augļošanas sistēma, tas ir nelietība pret latviešu tautu, ja? Faktiski, un arī, manuprāt, kāds no ar tiem oligārhiem vienbrīd pateica, ka lielākā cūcība, ko latviešu tauta ir uztaisīja, uzspies mums to patēriņu. Ja? Tev jābūt tādai mašīnai, tev tādai mājai. Ak, tu nevari ņemt kredītu. Jā, ņemt kredītu. Jā. Un te es uzsēdies uz kredītu, tā kā sakot, adatas, un cilvēkiem, kuriem faktiski sestdienās pat nedrīkst ieslēgt gaismu avotu, viņi pelna naudu uz tevīm. Ja? Un ar to viss ir kārtībā. Viņiem kā sakot, ir reliģija, kurā to ar rokām nevar. To var tikai prātu pelnīt. Un šī gadījumā viņi pelna uz mūsu šo lielo slaucamu aunu baru naudu. Aizdod naudu, mēs tikai, neko viņi nedara, mēs esam paņēmuši no viņiem naudu, mēs tikai dodam atpakaļ. Ne pa ko, tikai lielākā nianse iedziļinās visā tādā sistēmā. Mums ir iznīcināts visas mūsu pašu bankas. Mēs esam savu latviešu iedzīvotāju naudu iedevuši ārzemju bankās. Tāds Ines Feifers, hipotēku bankas priekšsēdētājs, senos laikos teica, mums ir kaut kādi 15-20 miljardi pašu latviešu iedzīvotāju naudu, viņi jādod bankām projām. Bankas aizdod mums atpakaļ naudu un pelna naudu. Ja? Uz mūsu naudas. Uz mūsu naudas, ja? Un faktiski mums jau cilvēki nāk, mums vajag investīcijas, mūsu Latvijai trūka investīcijas. Ja? Mans labs draugs Rastovskis Aigars, jā, vajag investīcijas, mums pašiem ir šie 15-20 miljardi, ko ieguldīti mūsu tautsēmniecība attīstībā. Mēs esam atdevuši svešām bankām šo naudu. Ja? Tās paši pensionāri miljardi. Otrais pensiju fonds, tas 10 miljardi tur stāv. Tā ir, ko mēs varam ielikt tautsēmniecību. Mēs esam atdevuši bankām, lai viņi, pelnu un groz to naudu. Lielākais kurjos. Mēs viena no unikālākām valstī tās naudas var sakombinējusi ar šo, es atvainojos, akals jau man kritizēs, ka mēs liederīgi idioti esam, ja? Sakombinējuši ar šiem liederīgiem idiotiem, ka viņi vēl maksā tām bankām par to, ka mēs esam iedevuši šeit mūsu naudiņu, un mēs vēl jums maksāsim par to, ka jūs tur kruķiet to mūsu naudiņu. Ja? Tas ir vienkārši kaut kāds. Bet kādam tas ir izdevīgi taču? Tā ir naudas, un Rothschild, Rockefeller, jā, Soros. Labi, tas ir skaidrs, bet kādam tas ir izdevīgi arī pie mums, saprotiet, kā cilvēki, paskaties, pirms 20 gadiem, kad tu jau vēl biji, kā saka, jauns, enerģisks un kruts, kā tu saki, jā. Kā Krievi no Maskavas daži teica, latišski oligarhi Kalnozols. Jā, latišski oligarhi Kalnozols, jā. Klausies, bet tās sejas politiskās, nav jau mainījušās. Cilvēki 20 gadus balso par vieniem un tie pašiem. Kur tas ir Latvijas fenomens? Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, kad arī Gēbels pateica kaut kādā brīdī iedodiet man informāciju, es jūs padarīšu pūlu un tā tālāk. Ja? Un no to brīdi tā informācija ir naudas varas rokās un viņi mums ir padarījis pa pūlu. Mēs tur neiedziļamies. Faktiski, jā, un arī, ko es man teiks, vakar teica par, ja iedziļināties Nacionālā apvienībā, viņu vajadzētu tas sūdējumu iedzīt. Ja? Jo faktiski Nacionālā apvienība no šī gadsimta sākuma ir bijusi pie varas, pie kā tas ir novedis. Tauta, kā gads, tā noc,
tiek nosvītrots iedzīvotājs skaitās. 100 000 aizbraukuši pelnīt naudu nezinu kur. Un cilvēki balso par šo Nacionālo apvienību kaut vai. Bet, lai iedziļinātos, ja, tas, kas faktiski, ar ko viņi iet uz saukļiem, mēs esam pa latviešu tautu, mēs esam pa Latviju. Kas reāli? Viņu darbs. Sausais atlikums, viņš ir darbs, kad latviešu tauta izzūd. Es faktiski, tāda Nacionālā apvienības vēlētāja virzi, kā sakot, iet un dod pa seju. Kā tu tā vari darīt? Kā tu mēs tevi ievēlējam? Ko tu dari mūsu valsts? Mēs par viņiem balsojam. Ir ļaužu pūles, kas balso un saka, mēs par nacionāļiem. Ja? Jā, bet šeit jautājumā ieslēdzas Krievu tēma. Reku Krievi nāk, un ja Krievi nāk, tad balsojam par nacionāļiem. Reku, kur šī problēma ir tagad mūsu sabiedrība acīm redzama. Un saprot, novirzot jautājumu uz Krieviem, vienkārši mēs aizmirstam par to, kas notiek šeit un kā mūs apzog. Skaldi un valdi. Un mums izgriež, ko man gribētos labi pateikt par Krieviem un pateikt labi par Sijausavu. Viņi man iedeva mēs būvējam māju un klausās visādas dokumentālas filmas. Viņi iedeva 2 labas dokumentālas filmas, ko Krievi ir izveidojuši, Latiši un Latišskī strelki. Latiši parāda, ka mēs esam unikāli. Tūkstošiem gadu vairākiem tūkstošiem gadu vēsturi tauta, ļoti attīstīta un tā tālāk. Ja? Un to pašu par latviešu strelniekiem, Latišskī strelki, kur faktiski mēs esam tie, kas izveidoja Padomu Savienību. Un līdz 37. 38. gadam, ka faktiski Padomu Savienības tautsēmniecība gāja augšā tā kā viesulis gāja augšā. Latvieši bija pie vadības šī vietā. Ja? Un, kā sakot, tas ir tas, kas parāda to, ka mēs kā tauta spējam to izdarīt. Mēs varam izveidot valsts, kas iet uz augšu. Arī tāpat Ulmaņu laika parāda, ka mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība Eiropā. Jā, mēs to varam izdarīt. Un runājot par Krieviem, ja, to, ko es teikt ieminējās, mēs tagad gānam Krievu, bet Krievi uztaisījuši dokumentālā filmas, kas mūs ceļ pašaziņu. Un nākamā mazā nianse, ja tu noskaties to pa latviešiem, to dokumentālu filmu, vēl iepazīst. Faktiski Krievs ir mūsu brālis. Ja? Es dažos gadījumos saucu par probaltu. Krievs ir probalts. Senos laikos tā bija baltu tauta, kas dzīvoja tur Baltkrievijā. Un faktiski es ieminējos pa Maskavu. Es biju kā Rīgas domas deputāts Maskavā. Man uzdāvāja grāmatu pa Maskavas vēsturi. Es atveru pirmo vāku vaļā. 30% Maskavas topamīna ir somugu un baltu izcelsmes. Ja? Tā faktiski tā tauta, kas dzīvoja Maskavā, ir balta. Ja? Tie mūsu brāļi tauta. Pēc tam tagad gānas naido mūsu savā starpā. Kaut mēs faktiski esam brāļi tauta. Ja? Man teiks, pat ar Krieviem mēs esam ģenētiski tuvāk, jo mums salīdzinot ar lietuviešiem vairāk ir somuguru gēni iekšā. Ja? Mums ir vairāk šo līvu ietekmi. Un Krieviem, kā jūs teicat, tā toponīma ir karēļu ietekmi. Ja? Tā faktiski daudz, kur tāds īsts Krievs ļoti tuvu karēlim. Tā ir mūsu brāļa tauta, mēs tagad viņiem karojam, mēs tur lamājam, ka viņi kaut kādi ir nelieši. Un tas, kas notiekas Ukrainā, mūsu probaltu tautas apkaro viens otru un kaut kāds mēsls, ja, no šim te 13 ģimenēm pelna uz to, ja, un gāna un lamā, un mūsu kā marionetēm apietās, un mēs tur dodam naudu tam karam, tur sakam, jā, tādi nelieši tie un tā tālāk. Tas faktiski es atkal saku tādu riebīgs vārds, ka mūs izmanto kā liederīgas idiotas slaucams aunas. Jā, slaucam jauni. Jā. Valdi, tu runā ļoti pareizas lietas. Tu nebaidies runāt tādas lietas. Man lamāk kaunu nevar izslaukt, tas idiots pēdējais, ko tu vispār teik vēlas un tā tālāk. Bet realitāte ir. Es atbildu to iedodiet jebkuru cilvēku. Ja? Atļaujiet man, es jums izslaukšu jebko. Ne tikai naudu, ne tikai asins atradīšu, ko izslaukt. Uz doto brīdi arī uz mūsu tauta ir tā, ka slauc, jebko slauc ārā no mums. Un mēs aizmirstoši, ka esam latviešu strēlnieki, pēc taču to pazemīgi pieņemam un jā, mums jāpagriež otrs vaigs, lai mums sit un jāpiedod tam nelietim tā tālāk un tā tālāk. Mostamies, esam latviešu strēlnieki pēc taču. Valdi, forši. Es uzskatu, ka tādiem cilvēkiem kā tu patiešām jārāda piemēru, savu piemēru.
Tev jau neviens nevar pārmest. Ko tu esi izdarījis Latvijas labā? Cik miljonus tu esi iedevis Latvijai? Cik miljoni cilvēki, kuri tagad dzīvo, tie bērni, tās skolas, visādas iestādes ir ņēmuši no tavas naudas, un tu to esi devis godīgi. Pie tam es saklausīju tādas lietas, ka tu arī rūpējies par tiem cilvēkiem, kas pie tevis strādā, ja? Un tas godaprāts ir tevī, ja? Pastāsti, kā tu redzi, kā mēs varam patiešām sakārtot un kādas mums tās iespējas, vai patiešām nav viss zaudēts. Maza nianse arī tas, ko es jau iepriekš runāju, kad es pacēlu savu balsi, ka man tas nav pieņēmums, ka manam uzņēmumam jāmaksā 500 000 Latvijas kukuļos, lai nopelnītu 50 000, man sadeva kārtīgi pa galvu par to, kā sakot, noķengāja visādos veidos, ģimeni izpostīja, sarakstīja avīzēs, mēdījos vēl zinu par ko un tā tālāk. Ja. Bet runājot par to, kā es redzu to, darīt arī nekas tāds sarežģīts nav jāiestāst šī sistēma, tā kā faktiski kādreiz mums bija uzņēmumā, ka sistēma pati, un tas, kāpēc es relatīvi aizgāju politikā, viens ir tā pateicoties Andri Mārgalim, kurš paņēma šo tenī brīdī uzņēmēju zvaigzni nacionālā sarakstā, tēvzemiešu sarakstā. Atkal aizskrēja kaut kur. Otra lieta ir šī sistēma, kas mums bija, ja? Un šo sistēmu uzņēmumu var arī izveidot arī uzņēmumu valstī. Ja? Un faktiski nekas tāds traks nav, kā es pašā sākumā teicu. Man bija daudz uzņēmumu, ja, kurus es kontrolēju. Rāmirens, OK būvmateriāli, BKB, grāmatības aģentūra, Umurdas mūža un tā tālāk. Uzreiz pat nevar nosaukt. Un galvenais es darīju to, lai tie uzņēmumu vadītāji ir motivēti, ieinteresēti, lai tas uzņēmums attīstās, lai viņi ir izglītot, pietiekami saņem peļņas procentu, var arī zina, ka mums ir kārtīgas drošības dienas, kas viņam sados pa seju par to, ja viņš sāks tur kukuļus ņemt vēl zina ko, ja, ka viņš ir, ja. To paši arī valstī izdarīt, ja, lai tie valsts vadītāji, kas ir izpildvaras, nevis viņam ir kaut kāda mitoloģiska, politiska atbildība, bet viņam ir reāla atbildība, viņi ieliks kārtīgi cietumā, tā kā Ķīnā nošaus, neskatoties to, ka es tur kā sakot, kara ministrs, tur Xi Jinpinga prezidenta labākais draugs nošāva, ja, par to, kā kaut ko es ne. Nākamais viņam jābūt ieinteresētam, motivētam, ja. Uzņēmums attīstās, arī tu dzīvo labāk, ja. Valsts attīstās, arī tu dzīvo labāk. Uz doto brīdi ir faktiski tā sistēma izveidot tādu, kas dara, tas kļūdās. Un faktiski, ja tu kaut ko dari, tev paņem un nonīcina, ja. Tur jābūt sistēmai tādai, lai, kad tu dari, attīstās, veidojas uz priekšu, tā politiska atbildība neko nemotivē. Tā politiskā atbildība vairāk motivē neko nedarīt, jo tad tu kļūdīsies. Bet ja tu esi motivēts attīstīt šo valsti, ja tu zini, ka tu arī pats labāk, tev ceļot tautas labklājību, tavu labklājību celsies, tu esi ieinteresēts. Un tauta arī saprot to, ka katrs cilvēks, kas dara, ka kļūdās. Ja, tev, no 10 darbiem, ko tu izdarīsi, vismaz 3-4 darbi būs tādi, kurā kaut kas tev tur neizdosies un kaut kas aizies, kā tu esi izdomājis, aizies galīgā pakaļā. Bet tas virza uz priekšu. Tie 60-70% virza visu uz priekšu, un valsts virza uz priekšu. Ja? Es domāju, ka tas pirmais ir šī motivācija. Nākamais, es pats sēdējis Saeimas sēdē, un es faktiski šitā te balsoju šādā sēdēšanā. Nav vajadzīgi tie 100 cilvēki, arī pie tiem 1,9 miljoniem vai 1,8, es nezinu, tagad Latvijas. Pilnīgi pietiek tiem 43 deputātiem no katras pašvaldības. Tādiem, kas, viņš zina, ka viņš pārstāv iedzīvotājs, nevis kaut kādu politisku partiju, bet pārstāv iedzīvotājs. Ar to jau uzlabotos tā sistēma. Šī brīdī, kas tur ir Saeimi balsojumā mašīna, frakcijas vadītājs pacēla zaļo kartiņu, mēs nospiedām pogu, jā. Vai tā ir kaut kā, tas neko nemotivē, jā, faktiski. Jā. Tad tu esi īsti tautas priekšstāvs, tu uztraucies, tev var atsaukt, tev var nolamāt, tu neizpildi Cēsu novadas, iedzīvotāji interesi, mēs no Cēsu novadas tev iebalsojuši, tu nedarbojies mūsu interesi, mēs tev atsaucām atpakaļ, liksim bērziņu tevā vietā, jā. Tad tu esi motivēts. Uz šo brīdi faktiski gan visi ministri, gan deputāti ir motivēti izteikt pateicību tiem, kas ielika šī sarakstā, iedeva viņiem 3-4 tūkstoši eiro algu. Ja? Un ja šis cilvēks, kas iedeva 3-4 tūkstoši eiro algu mēnesī, man kaut ko lūdzu, es izdaru. Kur ir problēma? Un faktiski, ja tu
kā Kalnozols kādreiz tur ņēmās kā saimnes deputāts, tur cīnies par tautas interesēm. Kam tu tās esi vajadzīgs? Tu esi neprognozējams, tu vienā brīdī nevis izdarīsi kā saimnieks, kurš tev ieliks sarakstā, bet tu izdarīsi tā, kā tautai vajag. Kam tas ir vajadzīgs? Ja? Jā, sistēma ir jāmaina. Valdi sanāk tā, skaties tavos laikos, kad Kalnozols bija patiešām, tu strādāji, maksāji nodokļus, bija liels uzņēmējs, ja? Kā saka oligarus, kā saka Krievi, tur tie tavi draugi vai tie paziņas. Ja? Skaties, blakus bija valsts Lietuva un Igaunija. Viņas bija atpalikušas. Viņas nebija tik attīstītas kā tagad. Tavā laikā Latvija bija pavisam cita valsts. Viņa bija pirmā Baltijā. Pirmā viņa bija. Ja? Kāpēc notika tā, ka mēs esam vienkārši nokrituši bedrē un šīs valstis ir aizgājušas priekšu? Faktiski vairāk tur varbūt jāpasaka Ulmanim paldies, vairāk jāpasaka varbūt padomu laikos, jo mums jau tanī brīdī bija attīstīgāka tautsēmniecība, ka mēs vienkārši iznīcinājām šo tautsēmniecību. Ja? Un esam to valsti pārvērtuši, kā es dažreiz saku, kupī pradai. Ja? Kas mums tagad, mēs ar Sievu braucām, tikko šeit būvējās apkārt. Shopping moli, loģistikas centri. Nevar redzēt tādas gigantiskas būvas, un tas tā, runājot par to būvēšanu, mēs arī braucām cauri paļaviniekiem, un es tā padomāju, faktiski te ir tāds kārtīgs piemineklis padomu laikiem, kā rūpējās par tautu. Ja? Iedomājieties, veseli kvartāli. Mūsdienās tev jāņem kredīts, lai tu tik pie savu dzīvokli jāmaksā, līdz mūža beigām maksā. Tanī laikā kvartāli, tur rajoni tik būvēt, lai iedzīvotājiem iedot dzīvokli. Ja? Arī to mēs tagad to varam darīt, ja? Izveidot. Latvijai pietiekam, es uzskatu, ka pietiek šo naudu, ja to veiksmīgi apsaimnieko, tā, ko darīja, ka tie latviešu strēlnieki, kā darīja Kārlis Ulmans. Mēs dzīvot, ja, un mums ir iekšā šie gēni, kas varētu attīstīt, ja mums ir salikti, mēs spējam to izdarīt. Ja. Un es domāju, tāpat ir naudas vara, ja, viņai interesē tā naudas, bet cik es no malas es paskatījies ar visādām Singapūrām, tur Monakā un tā tālāk, kaut kādā brīdī, jā, viņa daudz kur ir viena no teorijām, ka Franču revolūcija, viss, kas notika Krievijā, šīs naudas varas izveidot, sataisīt, sakombinēt un tā tālāk. Bet ar viņai var nostāties pretī. Viņa arī, ja pateikt, mums tas nav pieņemami, mēs negribam būt liederīgi idioti. Tas tā kā Krievu ciematā ir tāda pastāsts no padomu laikiem. Tu ieej Krievu ciematā, tu uznāk puiši, tev sadot, tu viņam atdot pakaļ. Уважаем человека, как ты ударил нас, вот уважаю вас, ja? Es domāju, ka tanī brīdī, ka latvieši tauta parādīs, kas mēs esam, visi kārtībā. Valdi, es skatos, tev pietiek spēka vēl sadot, ja? Bet kāpēc mēs neturamies pretī? Kāpēc? Es saku, lietuvieši, igauņi tomēr turās pretī, tomēr viņiem ir kaut kāda pašcieņa, ja? Paskaties, es varu aizbraukt uz Tallinu, uz Kauņu, ja, un redzēt, ka tur, piedod man, neceļ tā kā šeit. Tur ir kaut kas patiešām fundamentāls. Man ir tāda riebīga teorija. Faktiski, ka latvieši savā vēsturē ir parādījuši to, ka viņi apvienojās. Es runāšu atkal savām vārdiem. Izvaroja to Krievijas cara impēriju, izvaroja to Krievijas sevi impēriju, sāka veidot to tautas suverēno varu. Tā ir tauta, kurai kaut kādā brīdī, ja rada apstākļus, viņi bīstami. Viņi vienkārši aizies tā kā, mēs te būsim tagad saimnieki. Ja? Un tāpēc mums lēnā garās ar mēdījiem tur pocēt. Jūs nekas neesat, jūs paši vainīgi to esat ievēlējuši. Ieliekam iekšā, ka mēs varam to izdarīt. Ja? Un es domāju, ka tas ir tur tā problēma, ka daudzi no malas šī naudas var apzinās, ka šī tauta, un faktiski latviešu tauta arī tādiem pētījumiem pa Ameriku, kad Amerikā tur 13 ģimeņu, viņi varētu neteikt tauta, kopiena ir viena no pirmajiem, kas attīst tautsēmniecību Amerikā. Ja. Bet nākamie latvieši, kas tur parādījuši sevi Amerikā visādas tautsēmniecības nozarēs. Faktiski mēs to varam izdarīt. Ja, un tas mans uzskats, ka vairāk mūsu spiež pie zemes tur. Es dažreiz, tā kā bija Tēvzemes un brīvības deputāts, teica, ņemiet piemēru ebreju tautas, kas tur bāž iekšā savam bērnam, tas izredzētais, tev viss izdosies. Tā arī mums jāliek iekšā, to mēs esam latviešu tautu.
gadsimtiem tauta, attīstīta tauta. Mums viss izdosies, mēs, Stokholmu pārvietojām uz jaunu vietu, mēs carisko Krieviju izveidojām, mēs esam baltu gaismas tauta, mums viss izdosies iekšā. Es domāju, ka ir daudz šis morālā vērtība, jāliek šīs garīgās vērtības. Bet mums ir divi karogi. Latvijas karogs nav pirmais tagad. Mums ir Eiropas karogs, Ukraiņu karogs. Saprot, mēs tā latviešu karogu kaut kur 3. vietā. Es skatos Rīgas domas sēdes, ja, un es skatos, tur ir tur tā deputāte, Eiropas karogs, Ukraiņas. Es pat latviešu karogu neredzu citreiz. Kas ir? Jā, tas, ka mūs to kodēm nolaiž. Tie, kas faktiski ir tā nacionālā apvienība, es neteiktu, ka tā ir nacionālā apvienība. Jā, tā ir citiem koordinēta apvienība, kas nedarbojās latviešu interesēs. To es kā bijušais Tēvzemes biedrs varu cīnīties par šiem vārdu taisnībā, jebkuru, kas man teiks, ka es te meloju, apmeloju un tā tālāk. Jā. Mēs to varam izdarīt, jā, ka mēs varam celt šo augšā, šo garu. Kāpēc mēs to nedaram tagad? Tāpēc, ka mums podē, ka mēs neesam nekas, mēs esam 7 gadsimtiem kalpu tauta, šļura kaut kāda, mēs neko nespējam. Labi, mums neliek iekšā to, tu izdosies, tu vari to izdarīt, jā, un arī tas jāliek iekšā. Pusi no uzvaras ir pārliecība, ka to izdarīs. A tev bāžēks, tu nekas neizdosies, tas ir pēdējais mēsls, tas ir šļura pārstāvs, kalps, tas ir... Nu jā, bet valdi, skaties, 60 miljonu masu mēdījos, tajos, kas pārstāv varu, jā, ir ieguldīti. Un tie cilvēki strādā. Vakar man zvanīja žurnālisti, tad, kad mēs iesniedzām to tādu kā piketu, gribam piketu pie Ukrainas vēstniecības pa tiem droniem. Ja? Un jau Rečekas žurnālisti man zvanīja ar jautājumiem tādiem, ka es jau kaut kā valsts nodevējs gandrīz. Vai saprot? Jā, sistēma strādā. Sistēmai maksā, mēs maksājam savai sistēmai, un tā sistēma mūs zombē. Ja? Tu pasaki, to naudas varas tā sistēma ir ļoti viltīga. Faktiski viņi pat neiegulda naudu iekšā. Mēs maksājam tiem rečikistiem, visai šiem mēdījiem, faktiski plašs Latvijas sabiedriskiem mēdījiem atņēma iespēju saņemt reklāmas laiku, lai visu aiziet naudas varas mēdī, lai viņi tiek uzturēti. Ja? Un mūsu kodē, un faktiski jau Gēbels teica, iedodiet man informācijas, pārvaldību pār informācijas, da jebko tautā iestāšas, da jebko panāšu, un viņi kalnu varas dosies kaut kādā virzienā, un faktiski tas arī Latvijā notiek. Pirmais solis arī, kas ir jāizdara, tās 3 lietas par to tautas vēlēto prezidentu arī, ir tas, ko Ļeņins teica. Jāpārņem plašsaziņas mēdīji mūsu kontrolē. Uz doto brīdi Latvijas sabiedriskie mēdīji nav Latvijas tautas kontrolē. Tās ir naudas varas un viņu pakalpiņu kontrolē. Tāpēc tāda problēma ir. Nu labi, ka mums vēl ir kaut kādi paši savi mēdīji, un mēs cilvēkiem varam parādīt. Šīs mēdījis kaut kā, jā. Šis mēdījis un arī daudzi citi, un tas vēl mums vēl kaut kādā veidā palīdz. Bet, protams, arī vecā gājuma cilvēkiem, viņiem nav tādas iespējas. Viņi taču skatās to panorāmu, klausās to rādio, un viņi patiešām domā, ja, ka viņiem ir taisnība. Ka reko atnāca jaunais glābējs, Kulbergs, Andris, jā? Jā, un viss būs labi. Nu, kā tu pret to izturies? Kā Kulbergs ir sakārtojis to tagad šodienas situāciju? To es arī vakar teicu, kad mēdī noklusē to, kad tas nebija sasniegums, bet tā ir tāda ņirgāšanās, ka mēs jau gadus 20, 30 gadus ķengājam iepriekšējo valdību, ka viņi pēdējie mērs un liekam tagad glābējas baltā zirgā. Un tā tik 20, 30 gadus. Un mēdī to laiž, jā, tagad būs Kulbergs glābējs, pēc tam būs vēl kaut kāds Bērziņš, tad Kalniņš būs glābējs, un mēs tikai jā, tā tas būs. Un pieņemam to faktiski, bet tā sistēma paliek, nekas jau nemainās. Tā ir tāds lohatrons faktiski, nelietīgs lohatrons, kurā mēs ieejam un negribam domāt, un tas ir viens, kā matemātikas skolotājs, ar tā naudas varu dara visu, lai tā domāšana, loģiskā domāšana, pasta viņi dzen savus bērnus uz šahu, nacionālo sporta veidu, lai mācītu domāt, bet tautai to loģiku domāšanai, lai viņi tur nesaliek faktus kopā un pasaka, bet mums taču apzog. Mums tur apietās vārdi, ja? Tad, kad tu esi domājošs cilvēks, tev tā nevar apieties, ja? Kad tev tur sabāst. Tas ir zaļš, tur tā, jā. Tu sāc domāt, tas ir zaļš, tas sarkans, tur kaut kas nav kārtībā, ja? Bet tautai tiek atņemta iespēja, kā sakot, viņai bāž caur mēdījiem iekšā, caur panorāmu, tas ir tā, Kulbergs glābējs, tur Siliņi kļūdījās, visi kārtībā, tagad Kulbergs mums vedīs uz zaļo tausi. Es varu sadarēt. Beigsies šis gads, un atkal novads tiks nogriezts
no Latvijas tautas. Es varu sadarīt, gads paies gads, un atkal miljardi parādos mēs būsim ielīduši iekšā. Par to mēs klusējām faktiski. Paklusējām par to, ka 400 iedzīvotāji, 400 000 Latvijas iedzīvotāji dzīvo verga eksistencē, knapi savelk galus kopā. Tad pašā laikā tur, cik tur vajag? Air Balticam, cik 100 miljonus, tik? Tur dzelzceļam, tik? Tur karam Ukrainā, tik? Skolotājiem 4 miljoni, mēs jums iedavām 4 miljonus skolotāju. Bet tā alga nesedz jums, inflācijas cenas ir pieauguši vairāk kā tie 4 miljoni, kā mūsu algas pielikums. Klusē skolotāji, klusē. Mēdīt uz tevīm uzbrauks virsū, jā. Kur mums ir mūsu arotbiedrības skolotāji, viņi tur uztaisīja kaut kādu piketu un kaut ko sanāca. Viņi mūsu kontrolē, viss ir kārtībā, viss ir čikimiekā. Valdi, tas ir patiešām. Bet mēs, tu tādā emocionālā formā konstatē tikai faktus. Man ir tāds jautājums, kā tu redzi mūsu Latviju, kad viņai būs 150 gadi, 2068. gadā. Man būs 102 gadi. Tev būs tur bišku mazāk, jā. Pasaki, bišku vairāk uz 2 gadiem vairāk. Tev būs 104. Kādu tu redzi Latviju? Tomēr, lai kā nebūtu, kādu tu viņu tu redzi? Es tomēr ceru, ka mēs oktobrī saņemsimies, sajutīsimies kā latviešu strēlnieki. Un visu to, ko tu esi ierakstījis, vai Latvijas 150. Notiksies, ja? Es ceru, ka mēs iziesim no šī apmāra, kā sakot, mēs pamodīsimies, mēs tā kā Rainišinitini stikla kalnā uzbrauksim, pamodināsim guļošo skaistumu, un viss notiksies. Notiksies, jā? Notiksies, jā. Valdi, milzīgs tev paldies, ka tu atnāci, milzīgs tev paldies, ka cilvēki redz tos cilvēkus, kas ir veidojuši šo Latviju, veidojuši patiešām, mīlējuši šo Latviju. Latvijas patriots, un es domāju, Valdi, milzīgs tev paldies. Paldies par labiem vārtiem. Cilvēki tevi vienkārši, tomēr sapratīs, ka tādiem jābūt pie varas. Mēs ticam, mums izdosies. Paldies.